Kad pārāk labi arī nav labi. Pasties uz šito zālāju. Brīnišķīgs zālājs, ļoti bagātīgi mēslots, ļoti saulēcīgi novākts pirmais pļāvums. Novākts kaut kur 23. Šitā man jāgriež. Novākts 23. maijā un viss ir saziedējis. Tas, kas te ir saziedējis, ir pārsvarā mīkstlapu niedrauzene un airene. Kur atradīšu arī kādu aireni. Kur gan airenes, gan arī niedrauzenes ir saziedējušas. Un šitā nav pirmā reize, kad šādi ir noticis. Zālājs ir nopļauts ļoti saulēcīgi, ļoti augstā kvalitātē. Šajā saimniecībā ļoti rūpējās par augstas kvalitātes skabrības iegūšanu, ražošanu. Un tāpēc zāle skabrībai pļauj ļoti saulēcīgi. Bagātīgi mēslo un novāc 5 pļāvums točni. Un šitā nav pirmā reize, kad viņi saskarās ar šādu te problēmu. Respektīvi, visticamāk problēma ir tajā, ka zāle ir nopļauta čuķuķi par agru, nedaudz par agru. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šie te stiebri, šīs te vārpas atradās sākuma stadijā zem pļaušanas augstuma. Un apmēram nedēļu, pusotra, 2 nedēļas pēc pļaušanas viņas izšāva ārā. Un par cik niedrauzene, vismaz Bārenbruga niedrauzene ir tāda, kur zied vienu reizi tikai sezonā, lielākā daļa. Atkārtot zied varbūt kā 10% no visiem īpatņiem. Tad, protams, viņi ir izšāvusi, viņi ir izaugusi un šobrīd ir tāda zāle, kāda viņi ir. Savukārt, nākamajos pļāvumos, kad viņi šito būs nopļāvuši, tāda ziedēšana vairs nav gaidām. Vismaz no mīkstlapu niedrauzenes puses. Savukārt, daudzgadīgā airene gan var ziedēt biežāk. Un ar to jārēķinās, ka tā ziedēs arī, nokavēs pļaušanas laiku arī turpmāk. Ko tu saki, kas varētu būt vēl iemesli šādai stiebruzāļu ziedēšanai pēc saulēcīgi novāktas zāles? Un kāpēc interesanti viņi nezied šeit, tajās izbrauktajās traktoru išu vietās?